Andris, šķiet, Putkutāns piedāvā. Jā. Labvakar, šeit jums zvanā no Kārsavas piensaimnieka. Piedodiet, ka tik vēlu, bet, mums jāatstrādā, zin kā, laiks ir. Tātad ātri pie aptaujas. Vai jūs jau esat izpēģinājuši kādus no Kārsavas piensaimnieka produktiem? Halo? Jā, es īsti nesapratu, jūs tev zvanāt, es īsti nesapratu. Pasak vēlreiz, kas tur paliek? Šeit zvanā no Kārsavas piensaimnieka. Mums tāda jauna produktu līnija, mēs gribam uzzināt, vai jūs kaut ko vispār zināt par to? Nē, tādu neko nezinām. Neko nezinām. Mums ir tāds jauns sensacionāls produkts, paniņu jogurts. Jūs esat dzirdējis par kaut ko par tādu? Jā, ir dzirdēts, jā. Ir dzirdēts. Reāli viņš garšo tā kā paniņas, bet viņš pēc bioloģiskās uzbūves ir tā kā jogurts. Jā. Kā jums interesē tādi produkti, neinteresē, jums garšotu tāds? Cik jums tāds maksā? Tagad mēs aptaujājam, viņš ir izstrādes stadijā šobrīd. Ir plānojās kaut kur, būs kaut kur, tā tūbiņa apmēram, vidēji pat tādiem 3 centīmiem lētāk nekā parastais jogurts. Lai būtu konkurēt spēja. Jā, skaidrs, jā. Teiksim, jums interesētu vēl kādi interesanti produkti. Ko jūs pats vispār gribētu? Kādu produktu? Mums ir ļoti gudri ķīmiķi, viņi var izķīmikot visādas lietas. Jā, es jau par tādiem jogurtiem daudz neko pats nelietoju daudz. Jā. Personīgi. Mums ir tāds pētījums bija darbā pēc korporatīvās balles, kad mēs visi, ziniet, kā ballēs jau iet tur, un tad pēc tam visi dzērā paniņu jogurtu, kas īstenībā bija ļoti labs līdzeklis pēc paģirāt. Jā. Tas man liekas, tas tirgu varētu aiziet, jo visiem jau tās paģiras tā kā nepatīk, bet tā kā, balēties tā patīk. Jā, nav slikti kādreiz uzdzēt kaut ko, jā. Pēc iedzēršanas kādreiz. Jā, pats jau var pirkt tādu produktu. Droši vien varbūt. Ja viņš man garšotu. Kā jau saka, otrā rītā sazin, kas var garšot, jo mute jau ne pēc kā negaršo. Jā. Skaidrs, jā. Labi. Es tev neko dīši tādu nevaru pateikt tagad, neko. Jā, bet vispār tā kā interese ir. Mums daudz nav naudas tur firmām pasūtīt, tāpēc mēs paši zvanamies. Skaidrs. Tā mēs intervējam cilvēks, šodien ilgāk tā aizstrādājāmies vienkārši. Jā. Es te aprunāšos mājās pie visiem, kas te ir, es jau pats tādu, to daudz viņu. Jā. Varbūt te bērnu, mazbērnu man kaut ko te tāds grib dzert. No kuras puses jūs pats esat? Mums statistikai. Es no Saldus puses. Tas pilnīgi otrā galā, kā tos numurus griež, nav jau tur priekšā kaut kāds rajona kaut nevar zināt. Jā, es no Saldu. Jā, lai jums saldi, kā saka. Jā, labi. Jā, paldies. Labi, visu labu. Jā, uzreiz.